grāveli nebija iznīcināti. 1992. gadā atkal pirmais, kas top, ir piemiņas zīme, piemiņas akmens. Un pamazām šajās te mājās, Kaņēnos arī veidojās tāds sabiedrisks muzejs. Sākumā tikai latviešu šis Kostiņenko un ar saviem dombiedriem veido. Pamatā tur ir apkārtni atrastās lietas, kas nekurām tur plāni vai kartītes saglabājušās. Tur bija tās arī tika tur izstādīts un vienmēr tur arī notika piemiņas pasākumi septembrī. Un pirmā izstāde tur tika izveidota 2002. gadā. Bet tad 2006. gadā vietējie šo māju saimnieku, saimniecība ēkā, tas ir iekārtots viņa muzejs, saredzēja tādu, ka iespējams attīstīties un veidot daļai pa biznesu. Un šis Moļas kaujas muzeja nosaukums pārtransformējās un viņš kļūst par Moļas muzeju, kurā vēl ir etnogrāfija tiek vākta, tur rotkaļi darbojas, bet šī kara tēma tur ir diezgan klātbūtne liela. Bet tad šeit tiek pievienota, kā jūs redzat, arī cita agrāk tapusi, padomu laikā tapusi izstāde par pretējo pusi. Tā tur ir izlikta arī bez īpaša tāda, vienkārši mehāniski salikts kopā divas lietas. Vienu, ko ir leģionāri taisījuši, otru, ko ir veidojuši padomu laikā vietējā skolā. No vienas puses tas ir pareizi, arī pats Kostiņenko saka, ka viņi visi gribēja dzīvot, visiem bija sava dzīves sapņu mērķi, bet savienot to mehāniski iespēju. Bet šeit ir, ja to varētu attīstīt, un ja tur būtu pa spēkam šiem vietējiem muzeju turētājiem, tā ir ārkārtīgi interesanti tēma šī par un pret, jo šeit leģionāri tieši cīnās uz savas zemes, nikni cīnās, lai vairs nenāktu atklāt šī padomu armija. Bet šobrīd muzejs ir tāds, kā tas ir. Un īstas atslēgas vārds, kā šo tēmu varētu skart, tas ir jau kara beigas un kara rezultāti. Tur notiek viss šobrīd. Tas vairāk ir tāds, vairāk iet, kā aktīvāk darboties, piesaistot visas puses, varbūt bez tā, kaut kāda tāda ideoloģiskā satura. Otrs muzejs, kas ir arī tapis Otrā pasaules kara kontekstā, tas ir Rubeņu bataljonu muzejs saistīts ar Latvijas centrālo padomi, ar ģenerāļu Kureļu grupu un šo mēģinājumu izveidot kaut kādu neatkarīgu politiski veidojamā militāro spēku, kas varētu pie zināmiem apstākļiem būt tas valstiskais veidojums, ja Latvija varētu atkal būt neatkarīga. Sākotnēji mums visiem zināms ir tas, ka bija vēlme to izveidot pieminekli Rīgā, bet šis piemineklis netapa un gluži objektīvi iemesli dēļ. Pirmkārt, tie bija daudzi cilvēki, kas parakstīja memorandu. Tā bija lielāka kustība nekā tikai Konstantīns Čakste, un arī vieta bija aplam slikti izvēlēta, jo pieminekļiem jābūt pieejamam. Viņi nevar ielikt tur, kur nekad pie viņa netiks klāt. Tas ir bijušā pēdējā Ļeņina pieminekļa vieta. Ja to veidot kaut kur citur savādāk, bet nekad nevar teikt, ka tas ir vērsts pret nacionālo padomu. Tas atkal ir bijuši slikts interpretācija. Bet Roberta Rubeņu bataljons bija tas bataljons, kurš 44. gadā no 14. novembra līdz 9. decembrim cīnījās Usnas apkārtnē pret vāciešiem. Viņi nepaklausīja, nenolika ieročus, pārējie nolika ieročus, vienīgie viņi nenolika ieročus un cīnījās līdz galam. Un tāpēc šeit, Ugālē, Silmačos, Ventspils novadā, tur vietējais skolotājs, kas ar to ļoti aktivizējas, kur arī izveidots ir bunkurs, un viņi izveidojuši arī šo te
Bruņu bataljona piemiņas muzeja, bet kā mēs redzam, eksponātiem arī šie kaujas lauka eksponāti. Tāda kā tie ir. Un beidzot par vienu tādu, kas ir memoriālais, militāra personībai veltīts muzejs. Viņš ir gan tāds ļoti tāds, arī sabiedriskā kārtā izveidots Kandavas novada Matkulas pagastā Pūces Dzirnavās, kur arī visa cita darbība, bet te ir namiņš, kurā Mošteins mēdza atpūsties vasarās, un šajā namiņā ir izveidojis ģenerāla Mošteina piemiņas tāds muzejs. Viņš ir atrodams arī internetā. Kāpēc ģenerālim Mošteinam? Viņš bija strelnieku bataljonā cīnīties pirmā karā. Viņš ir bijis kalpa bataljona adjutants, vēlāk bijis militāra persona. Bet viņš ir cilvēks, kurš 1940. gada 21. jūnijā izdarīja pašnāvību. Nevarot pārdzīvot to, ka visi tie ideāli, par kuru viņš ir cīnījies, viņi pazūd. Viņa valsts vairs nav, un viņš izdara šo pašnāvību. Šis muzejs šajā vietējo Dzirnavu īpašnieku kods arī pastāv. Mums ir bijuši vēl 2 citi memoriālie muzeji, kas ir veltīti militāru personām, bijuši padomu laikā. Viens ir Jukubāciešu muzejs, Jaunlutriņos, kas ir bijis Jaunmuižā, un otrs bija Fabrīciusam, Mangsterētējos. Bet šie muzeji tapa, paskatīsimies, uzreiz pēc tam, kā atklāja Sarkano strēlnieku muzeju. Uzdrošinās kaut kādus latviešu militāru personas, kādēļ šos te sarkanos strēlniekus. Bet lietu nav daudz, nav tādu, ar ko viņi parādīja to muzeju. Pamatā tas ir etnogrāfiskās izstādes, kādas varēja būt, tad, kad viņi tur dzīvoja kā kalpu ģimenes bērni. Vienā vai otrā vietā bijuši kādi dāvinājumi, bet šie muzeji, pašvaldībai viņi tā kā vairs nebija nepieciešami, tur mēģināja dažādi citādi transformēties, jo pa Jukubācijai bija tikai tā planšeta ekspozīcija, kas parādīja viņa dzīves gāju, un tā nebija tā piepildītība, jo tas dzīves periods šajā Jaunmuižā bija aplamas, un tas pārējais vairs nesaistījās ne ar to vietu, un šī memorialitāte īsti nevienā, ne otrā gadījumā vairs nebija, un tie muzeji faktiski beidz pastāvēt. Tā, es ceru, ka esmu ietaupījis laiku, un ko mēs redzam, ka šie kara muzeji, pirmkārt, tas ir secināms, viņi nāk no sabiedrības, viņi sabiedrības pieprasīti lielākajā daļā, sākās ar piemiņas vietām, pulcēšanās vietām, un arī pēc tam ir muzeji. Paldies!